Bet mums jāsaprot, ka mūžība, tas ir pats svarīgākais. Saprast, ko es gribēju šodien tēmu saprotiet? Ka mūžība ir pats svarīgākais. Tas ir vissvarīgākais, kas ir var būt. Pats svarīgākais, ko grib Dievs, tā ir mūžība, saproti? Viss, kāpēc tā kristietība, viss ir, kāpēc viss tas ir, lai mēs būtu mūžībā kopā ar Dievu, saproti? Lai būtu mūžībā. Mēs arī sākam runāt par veciem laikiem, par komunistu laikiem drusīt. Un es sapratu, ka tie paši komunisti tika ļauno garu un sātanu lietoti. Tur sarkanie dēmoni, kas strādāja, lai tie cilvēki nebūtu mūžībā kopā ar Dievu, saproti? Tev pat uz baznīcām neļauj iet. Tagad jau arī Ziemeļkorejā, kā mēs runājam, par evanģelizāciju, par sludināšanu, liek cietumā. Vēl nāvsodi jau bija piesprieduši kaut kādam cilvēkam, kas sludināja. Un beigās tā apžēlojas, jau mūža ieslodzījumu, baigā apžēlastī. Un cilvēks dēļ evaņģēlijas sēž. Viss dzīv cietumā. Tā kā tie sarkanie dēmoni negrib, lai mēs mūžībā būtu kopā ar Dievu. Bet taču katram cilvēkam jāapzinās, ka agri vai vēl viņš reiz nomirs. Kad beigsies šīs zemes dzīve. Un mēs jau galvenais nezinām, kurā brīdī. To jau neviens nezina. Īstenībā es pastāstīšu, ka biju neticīgs cilvēks. Tur pie viena drauga dzīvoju, un man bija, es dzīvoju Talsos pats, bet es Ķengaragā tur dzīvoju pie Jāņvārtu, Jāņvārtu tāda, vilcienu stacija, tur, tā elektriskā vilcienu stacija, tur pretī tāds jaunās mājas, un es pie viņu tur dzīvoju kādu laiku, meklēju darbu, bet es dzīvoju pats Talsos, un es braucu ar Talsiem, un man no rīta agrāk gāja autobus, lai es tiktu uz Talsiem, un es gāju pa trotuāru, ja? Viena mašīna man pēkšņi sāk braukt virsū īstenībā. Pa trotuāru, iet normāli iet vai brauc un līdzi ar kājām, es tev nepārstu tādu gabalīgu no kājām, un ieskaitinīs apžogojumos, tur sasit visu to priekšu, izbrauc uz sevi šitā te, vai viņš bija piedzēries, vai viņš bija, es nesapratu, vai viņš bija piedzēries vai aizmicis pēc stūri, es tā īsti nesapratu. Un aizbrauc vēl tā, viss sadaudzīt priekšu, un man gandrīz nobrauc, un ej pa trotuāru, un ne tu kaut ko kādam ļauni dar, ne kaut ko, un tāpēc es saku, mēs nevaram zināt, kad cilvēks var nomirt. Un sātans apmāna cilvēku, sātans pat aiziet līdz reliģijai. Un zin kā ir reliģijā, arī, kā esat dzirdējis, es to vairāk dzirdējis, pats neesmu pieredzējis, es neesmu saskāries ar to, bet, kad cilvēki nomirst, viņi saka, kad cilvēks nomirst, ja? Viņi saka tā, tad par tevi palūgs, tev uzlīmēs uz pieres saulaidi un dos debesu valstības pasi. Tu šeit dzīvo kā dzīvodams. Tu dzīvo šeit uz zemes kā tu dzīvodams. Kad tu nomirs, par tevi palūgs, tur kapiņos, tur pat uz vietas attaisīs, uzlīmēs to caurlaidi, uz debesīm iedos tev pasi, debesu valstības un attas. Jūs tā jokojat, jūs tā domājat, ka es tāds jokojat, bet mēs to mājas grupiņā dzirdējām no viena cilvēka reliģijos. Paredzēja, viņš teica, neuztraucies, kas tev būs, pēc tam par tev palūgs. Viņi tā domā, sātans apmāna, cilvēks apmāna. Uzlībēt saulaidu uz pieres un pasaka. Un galvenais, pa 3 latiem esat agrāk tā bijis. 3 rubļiem, ja? Pa 3 rubļiem. Pa 3 rubļiem. Samaksātā mācēm 3 rubļi tiks uz debesīm. Kaposta. Tagad es esmu dzirdējis, ka tā caulaida esot dārgāk kļūs. Tas bija uz debesīm dārgāk. Jo ļaunie gari apmāna cilvēkus.
Pagai tur sēdi, te kamerēli no priekšu, eko tenī, uz tur tenī. Jā. Vai tēmē nav, kur tu ir? Vai tur? Vienkārši, lai tur tā, varbūt uz, nav jau priekšā nebija, bet nu labi. Tev var? Arī jā. Nē, tu jau sēdi, kur gribas, nu tā. Lai nav, es domāju, bet nebūtu jau priekšā laikam. Citreiz man bija vienreiz tā, ka viena sieviete tur apsēdās un tieši visu galvu, visu tā ekrānā, visu dievkalpojumu skatās uz viņas tā aizmuguri, uz to pakaušu. Bet tu tici vai netici, ir tā mūžīgā dzīve, pareizi? Ir pareizi mūžīgā dzīve. Viņa jau lasa Bībeli, viņa zina. Viņa jau tā pilni internetu pielikus visiem, tur katru dienu lēs, jā, pareizi tas rakstīns. Forši. Ir elle, mēs zinām, bet un ir arī paradīze. Viss tas ir pa īstam, Bībeli to saka. Mārtiņ, klausies. Ir elle un ir paradīze. Un cilvēki daudz to nezina, saprot, nezina. Bet patiesībā ir uguns jūra, tā uguns jūra, par ko rakstīts Bībelē. Nu, es nav sagatavojis arī uzlikt uz sienas to bildi. Nu, ka ir uguns jūra, reāli. Bībele par to saka. Un katrs cilvēks, kas tur kas nepazīst Kristu, tie nonāks uguns jūrā. Man jau tas liekas kaut kā, nu tā grūti pieņemt, varbūt tas un saprast. Saprotat, kas nepazīst Jēzu, kas nav Jēzus, visi cilvēki nonāks uguns jūrā. Jo nonāks tur, jo cilvēki šodien pievilt un apmānīt. Un šodien cilvēki netic, ka tā var būt. Bet Bībele par to saka. Viņi netic, ka tur var nonākt. Saprot? Izlasīsim no Bībeles kaut ko, maziņi, lai tā nedomāt, ka es tur visu kaut ko izdomā. Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļa. Tur rakstīts, bija kāds bagāts vīrs. Jūs zināt, to rakstīt? Bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabaks vārdā Lācers. Tas bija apklāts ar vātīm. Un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Un tas bagātnieks, saprot, dzīvoja un neticēja tam, kas būs pēc šīs dienas. Dzīvoja ikdienas savās kārībās, līksmībā. Zin, kā daudzi tagad dzīvo. Netic, ka tur kaut kas pēc šīs zemes dzīves būs. Bet gadījās, ka nabaks nomira un eņģeļi viņa aiznesa Ābrahama klēpī. Un arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kuru viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis, ieraudzīja Ābrahamu no tālienes un Lāceru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī, Ābrahama tēla apžēlojies par mani un sūti Lāceru, lai tas iemēdz pirkstu galu ūdenī un dzesē manu mēri, jo es ciešu mokas šajā liesmā. Tā bija tur. Es visu tur nelasīšu, tos visu rakstīt, sev mums pārāk garš uz dievkalpojums būs, bet, saproti, ka kā ir, ka mēs baudam šo zemes dzīvi un nedomājam par mūžību. Ko tas tev dod tā bagātība un tā lielā manta, vai kas cilvēkam, ja viņš to nevar, uz debesīm jau tu to nepaņems līdzi, neko tu nepaņems. Tu nomirst, neko tu nepaņems. Tā labāk dzīvo tā, bet tiec, lai tu būtu mūžībā pie Dieva. Galvenais esi mūžībā, lai tavu dvēseli glābi. Jo cilvēki šodien dzīvo un nezina parastas lietas. Ja, puiki, klausies. Māti, tu nezini vienkārši parastas lietas, ka tu tādas nevies un tāda nenopietni par to visu. Kā pienāks diena un tavs zemes dzīve izbeigsies, saprot, pienāks diena. Zini, cik ātri paiet viss. Un tu jau nezini arī, kas var notikt tā. Un dzīves kalendārs pārtrūks. Un apstāsies, un viss. Un kur tu būsi, tur būsi. Zini, citi priecāties ir pat, kas bērēs var priecāties, ka tas cilvēks iet uz debesīm, saprot? Un var bērēs šausmoties un raudāt un bļaut, ka tu zini, ka cilvēks neiet uz debesīm. Tā kā neviens nezina to dienu. Bet
Un Jēzus Kristus nāves jēga cilvēkam ir šīs mūžīgās dzīvības dāvana. Jēzus Kristus nomira, lai mums būtu mūžībā, mēs būtu kopā ar Dievu, lai mēs dabūtu to dāvanu, balvu. Patīk tā balva? Vai? Viņš nomira, lai mēs saņemtu mūžīgās dzīvības dāvanu. Cik forši. Vai, ka tu apzinies, pavisam cita dzīve. Agro, kas dzīvoja, vai šausmīgi, ka es nezināju Dievu. Es domāju, kāda jēga tai dzīvē, dzērt, priecāties, tev līgsmot un visu. Un man jau bija īstenībā tā Ellis šeit jau uz zemes īstenībā jau bija. Tā jau liekas pirmā brīdī labi, bet pēc tam jau Ellis jau sākās jau šeit, nemaz nevajag gaidīt pēc šīs zemes dzīves. Reāli Ellis sākās. Un tāpēc, bet es saprotu, ka nav svarīgi, nav tik svarīgi, lai izmainītos mūsu dzīve tieši tagad. Svarīgi ir, kur mēs pēc tam nokļūsim. Pareizi. Pats svarīgākais, lai nav varbūt pat tik svarīgi, kāds tev tagad tās finanses, cik daudz, kas tev viss tur ir. Bet galvenais ir, ka pienāks laiks, un šī zemes dzīve beigsies. Es jau kā stāstīju par to Koreju, ja, tur, es zinu, kā ir, ka tā, ja tā nebūtu, kā es tagad saku, tad tas misionārs, ko noķēta Ziemeļkorejā to Bībeli, ja, kas dabūju, kam piesprieda nāvi, gan viņi pēc tam, gan viņi tur apžēlojās, un iedeva mūžīgi dzīvību, it kā apžēlos, kas te pa apžēlošanās, un visu mūžības cietumā. Ja tas tā nebūtu, priekš kam te viņš gāja un tur brauc uz to Ziemeļkoreju un tā sludināja un tur izskēja. Ja nebūtu tā mūžība, nebūtu tas viss. Bet tagad viņš sēž cietumā, viņš tic, viņš zina, ka mūžībā viņš būs kopā ar Dievu. Kāda tad būtu tam visam tam jēga viņam? Ja jau ticīgi cilvēki mirst tagad. Daudz ticīgi cilvēki, ziniet, mirst tagad visādās Pakistānos, kur viņi sludina un visur, kur ir tādās valstīs. Viņi riskē ar savu dzīvību, dēļ evaņģēlija, lai glābtu cits cilvēks. Un kāda būtu tad jēga viņiem to darīt, ja nebūtu tā mūžība? Un tāpēc daudz cilvēku to nesaprot. Pats svarīgākais, lai mēs būtu mūžībā. Jēga nav tā, lai tu šodien labi dzīvot, saprot? Reizēm nākas arī ciesdēvē evaņģēliju un arī smagi dzīvot. Bet nav jēga tam, ka lai tu šodien labi dzīvot. Jēga, kur tu pavadīsi mūžību. Jo tā ir, iedomājies, tas jau tikai mazs mirklīts šeit uz zemes, ko mēs dzīvojam. Iedomājies, salīdzinot ar mūžību. Iedomājies, ka tu mūžus tur dzīvos. Kur tu būsi mūžu. Tad viņš jau beigsies. Ātri. Tas sirsnīgi pārstās vienā brīdī pukstēt un viss. Pārstāsim mēs elpot un neticīgs cilvēks nezina, viņš glābs. Viņš ies uz elli, saprot, ja cilvēki ies uz elli, uz mūžīgām mocībām. Tas ir pa īstam. Es tam ticu, ka tas ir pa īstam. Jo viss, kas Bībelē rakstīts, viss tur tā ir. Zini kā, tur viss, es pēc savas dzīves redzu, ka tur tā viss ir. Redzēji, viss tie notikumi, tieši tā tur ir. Un galvenais tie cilvēki, kas tur sarakstīja to Bībeli, viņi jau viens otru nepazina. Viņi bija dažādos laikos zina, kā viņi varēja to, tā loģiski arī spriežot, kā viņi varēja visu tur sarakstīt, kā viņi varēja tur pravietot, kā viņi, viss tā arī, kā tur bija, viss tā notiek, saprot. Un tā viss ir. Un tur ir rakstīts par uguns jūru, par elli, par visu, par paradīzi, viss tas ir rakstīts Bībelē. Un es saprotu, ka mums arī kristiešiem jābūt, es nezinu, vai mēs to tagad apzināmies, bet mums ir jābūt gataviem arī evaņģēlija dēļ iet nāvē. Tas ir bijis visos laikos, saprot? Kad cilvēki evaņģēlija dēļ gāja nāvē. Mēs esam spējīgi tā. Ir cilvēki, kas evaņģēlija dēļ zaudē ģimeni,
zaudē savu brīvību, kā jau stāstīju, zaudē savu veselību un zaudē arī pat savu dzīvību, dēļ evaņģēlija. Un, ja tev ir pareiza ticības bāze, pareizi tu tici, kā tad mēs varam satikties ar Dievu, ja mēs nevarēsim evaņģēlija dēļ, nest kaut kāds upurs Dievam? Tāpēc, ka, jo daudz cilvēki zina, piemēram, tā klausās un domā, ka viņam tas nav aktuāli, pareizi, ka viņam tas nav aktuāli. Klausās un domā, es varu daudz cilvēku tā klausās un domā, ka viņam tas nav aktuāli. Viņam vienmēr nav aktuāli, pareizi. Un arī par slimībām viņi runā, ka viņam nav aktuāli tā, zini? Kamēr cilvēks ir vesels, viņš domā, ka viņam tas nav aktuāli. Bet, kad viņš saslimst ar vēzi, tad gan viņam kļūst tas aktuāli, pareizi. Pēc tam tas kļūst tev aktuāli. Un tā arī cilvēks saka, kā tur ļaunie gari, kā tur dēmoni, zini, kamēr dēmoni neatnāk un neizraisa kaut kādu katastrofu tavā dzīvē, avāriju, ka tu, piemēram, nokrīt un salauž karklu skriemeni un paliek uz invalīdu ratiņiem, un tā tev ir aktuāli tie visi, pareizi. Kamēr tas tev nenotiek, man tas nav aktuāli, tas nav, zini kā cilvēki, kamēr viņam tas nav, viņš skatās uz citu, tas nav man, zini, es jau nevienam neko nenovēlu, bet tā, un kad notiek, tad viņam uzreiz ir aktuāli, zini, tev viņš ir aktuāli. Un tāpat es domāju, tu uguns jūra, zini, kamēr tu vēl te dzīvo, tev liekas, tas nav aktuāli. Bet, kad tu nomirsti, tu redzēsi, cik tas būs aktuāli vai nebūs aktuāli, pareizi. Es zinu, ka cilvēki ir bijuši klīniskā nāvē, un viņi saka, ka viņi tur vairs negrib atgriezties tur, kur viņi neticīgi cilvēki, kur viņi bijuši. Un tur patās slimnīcā nokrīt uz ceļiem un pieņem Jēzu, nožēlo grēkus. Inta Fogela tā, kas to izdarīja. Tas vesels raksts, es izlasīju. Viņa klīniskā nāvē bija aizgāja, un viņa teica, viņa atguvās, nāca pie dzīvības, un viņa uzreiz nožēloja savu māmu, pasauca uz slimnīcu, visu nokrita ceļos ar savu māmu, nožēloja, ko viņa tur pārī nodarījis, piedeva visu, un noskaitīja tēvreiz, izsauc mācītāju luterāņu uz slimnīcu. Jā. Viņa teica, es tur negribu nokļūt tur, kur es biju. Bija klīniskā nāvē, uz īsti brītiņu. Pār cilvēks pēc tam es teicu, es tur negribēju. Un es zinu, ka es miru, man bija sirdslimība, ka es vēl nebiju dziedināts. Un arī tur lietoju alkoholu, man ļoti slikti bija vienreiz. Un es miru nost, un es jūtu pilnīgi tādu nāves garšu, un te tāds salkam. Es jūtu, ka es mirstu, un viss tas melns gar acīm gāja stājās sirds. Un man tādas paniskas bailes sākās no nāves. Es domāju, un es sapratu, ka es kaut kur aizienu tur. Es pat iekšā jūtu, ka man ir kaut kāda, es domāju, ka es sapratu iekšā jūtu, ka šeit viss to nebeidzās, šito dzīvi. Man kaut kādas šausmīgās bailes sākās, paniskas. Es skatījos uz tiem cilvēkiem, es domāju, kā viņi tur, cik viņi vēl dzīvo. Es arī gribu šausmīgi, es vēl gribu bišķiņu padzīvot. Es kaut vēl vienu minūtiņu padzīvot, kaut vēl vienu minūtiņu. Es negribu mirt šausmīgi, es negribu tur nokļūt. Es jūtu, ka es kaut kur būšu, kaut kur, ne tur, kur vajag, jo es biju neticīgs. Jā. Jēzus, es saprotu, atnāca Jēzus, pareizi. Atnāca un atnesa mums. Ko viņš atnesa? Zināšanas un atklāsmes par visu. Zināšanas un atklāsmes. Nāc sēdi. Nebūs priekšā kamera, tur varbūt sēdi. Un viņš deva mums tās un teica, Jēzus pats teica, ir elle. Un mēs tiekam visi glābti caur ticību Jēzum Kristum. Nav forši, caur ticību. Nav nemaz tik sarežģīti. Tici un tu tiksi glābts. Vai tā grūti? Nav jau tev nekas jādara tur. Tev saviem darbiem pat nevar nopelnīt glābšanu. Tici. Un tu un tavs nams tiks glābts, pareizi? Tici. Un ja runājot par glābšanu, ir svarīgi šī, es saprotu, šī glābtā dvēsele.
Bet kā jūs tā pēc sevi nav padomājuši? Es arī sev esmu uzdevis tādu jautājumu, Ja tev būtu izvēle šodien, lai tas cilvēks kaut kāds viens, piemēram, ko tu gribētu, lai viņš tiek glābts? Katrs cilvēks lai glābts. Ja tu varētu to cilvēku izglābt un pasludināt evaņģēliju, viņš tiktu izglābts, bet tev būtu jāmirst par viņu, vai tu spētu nomirt, bet lai tas cilvēks, jo tu jau tāpat būsi uz debesīm, bet lai tas cilvēks būtu izglābts. Es kaut kādā, man tā likās, ka es spētu nomirt. Man tāda, jā. Jo mēs tā agrāk vai vēl nomirsim, tā padomā. Es, kā biju, nedzīvoju tā kaut kā, es jau 100 reizes jau mirtu, un nekas man tur, vienkārši man Dievs žēloja. Es jau sen vairs te varēju nebūt šeit uz zemes, man izglābties, bet agrāk vai vēl mēs katrs nomirsim, bet iedomājies, tu izglābi dvēseli. Iedomājies dvēseli, un viņš būs mūžībā. Tu iedomājies, cik tu svarīgi lietu es izdarīsi. Iedomājies, viena dvēseli, zini, cik svarīgi ir Dievam īstenībā. Mēs jau gribam uzreiz, nezinu, kādas tonnas tur glābt, tur pus Rīga, izglābt, bet vienu dvēseli ritīgi, bet tā, ka viņš piedzimst no augšanas, ritīgi, ka viņš ir Dievu. Vai, man viena ir ritīgi. Mans dēls. Man viens ir. Vai, bet es nezinu, par citiem es arī tur tā esmu, par viņiem lūdzu, un viņi nākuši drāz, bet vai viņi visi ir izglābti. Man dēls ir taču neizglābti. Vai, vismaz viens jau ir. Bet es domāju, Dievam ir svarīgi katra dvēsele. Katra. Ziniet, īstenībā. Katra. Un tieši to arī darīja Jēzus, saprot, ka viņš... Ko darīja Jēzus? Viņš glāba dvēseles. Un es tā sapratu, ja cilvēki nesludina evaņģēliju, tā cilvēki nav svētā garā. Ne jau tev jāstāv tajās kanceles jāsludina, bet rādiņiem, kaimiņiem, pazam, pat kaut kur mēģina kādam sludināt, kaut arī sētniekam, kaut arī tur, kaut kādam kaimiņam vai kur ir iespēja, arī ne uzreiz ar Bībeli pa galvu un tūlīt uz raudz, bet, pamazām, sādraudzējies, palūdz par viņu, es izstāstīšu, kā tas viss darbojas. Es saprotu, ja cilvēks nesludina, tad viņš nedzīvo svētā garā. Jo svētais gars grib glābt. Ja tev ir svētais gars, viņš grib iet un nav tā, kad cilvēks piedzimst no augšanas, viņiem gribas sludināt, teikt cilvēkiem par Dievu. Jo cilvēkiem ir sveša patiesība īstenībā, sveša. Un zinu, ka daudz cilvēku nāk uz baznīcu arī paspēlēt Dievu. Ziniet, izmanto Dievu pat nāk. Un tas arī viss. Daudzi, es zinu, nāk izmantot naudiņu, lai dabūtu. Nevis viņi nāk uz, lai dod draudzeni kaut kādu, bet nāk, lai tu viņiem kaut ko iedod. Atnāk un čīks un bīgs, ka viņiem, tā, lai no tevīm kaut ko dabūtu. Viņi nāk izmantot Dievu, noteikti izmantot Dievu. Nav vajag tā bijis. Es gandrīz traku palika. Un melo, mānās. Un paši vēl sevi ieliek slimnīcā. Paši nav slimnīcā, vajag zvan, ka ir slimnīcā. Izrādās, mēs pazaros, to slimnīca nav tāds bijis nemaz tur. Es domāju, aizbraukt ciemos, nav slimnīcā, nav. Stāst, ka ir slimnīca un prasa, vai nevar naudiņā aizsūtīt, ka viņam tur slimnīcā ir, vajag zālēm. Bet viņš nemaz tur nav, viņš sēž mājās. Ja? Izmanto tev. Bet, ja tu esi ticīgs cilvēks, un ja tev ir zināšanas, pats svarīgākais ir mūžīgi, pats svarīgākais. Bet ne tikai jāsludina, bet arī jābūt gatavam, labi, es nomirt par vienu glābtu dvēseli, bet jābūt ir īstenībā gatavam. Jo viena glābta dvēseli ir tik svarīga Dievam. Es domāju, cik viņa ir svarīga. Jūs pat nevarat saprast. Jābūt gatavam maksāt cenu. Un ziniet, ka šī pasaules mācība, zini, ka ir pasaules mācība. Es sapratu, ka ir arī pasaules mācība. Es pārdomāju un sapratu, ka ir pasaules mācība, jo Bībelē tas ir rakstīts. Ir arī
par pasaules mācību runā arī Bībele. Tur rakstīts, nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē. Jo, kas mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Nav tur tāda rakstiet, ir rakstīts 1. Jāņa 2, 15, 17. To apustulis Jānis to teica. Dieva vīrs, svētais gars, es domāju, tos caur vīru runāju, tā ir, jā. Jā. Pasauli iznīks viņa kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Viss tas iznīks. Ziniet, viss tās kārības, vēl jau nekas, ka vēl izpost arī citiem dzīves, saprot, viss tās kārības, laulības pārkāpšanas, viss izpost arī citiem kaimiņiem, tuviniekiem. Tas, kas to pārkāp, to laulību, tam jau nav jācieš, tā, varbūt tas, bet tam otram cilvēciņam, kas ir, ko tu esi uzmetis, ko tu esi, tam ir šausmīgs ciešanas. Tas jau, kas to pats izdara, tam jau, viņš jau egoists, viņš domā, viņam viss ir kārtībā, viņš padomāt par to savējo cilvēku, ko dzīvo kopā, tam jau ir asars un puņķi, un tas, cik pakarās un visādi, joki cilvēkam neiztur, iekšējais cilvēks neiztur, to pārdzīvojumu, un cilvēks šausmīgi cieši, raud, un cits neiztur un arī pakarās. Es zinu vairākas gadījumus, dēļ attiecībām pakarās cilvēki. Tā kā padomā par to otru pusīt, kā pirms to dara. Zinu, viegli jau par sevi domāt, labi, es varu izdarīt, bet tas otrs, kā tas ir. Man patīk, ko Jānis saka, kā Jānis uzsaka, bet, ko es teicu, tas Jānis, bet arī ko apostols Pāvils, mēs varam izlasīt, ko saka. Viņš saka, ja es tikai mirstīgs cilvēks būdams, esmu Efezā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man tur būtu, ja mirušie neceltos augšām. Viņš saka, ja nav mūžība, ja nav ēle, tad kāds labums man no to cīņa ar tiem plēsīgiem zvēriem? Viņš teica, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs tāpat mirsim. Kāds labums man tur iet un tur riskēt savu dzīvi, atdot. Ja nav tāda mūžība, ja nav debesis un ēle, viņš teica, tad ēdīsim un dzersim, pilnu katušku. Tā jau arī dara cilvēki. Un tāpat rīt mirst. Es tā agrāk domāju, kad bija bez Dieva. Es domāju, ko tad te no to dzīvi jāņem, ko var, uz pilnu baudi jāiet. Bet neiet jau arī tā cauri. Ilgam nevar, arī tā nevar ilgi. Jo tālāk redz, nepiedalieties ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Kas šodien mūs ietekmē? Kā jūs domājat, kas mūs šodien ietekmē? Tas, kas viss mūs ietekmē, tas viss tās lietas mūs, es saprotu, tās pasaules lietas, tās var mūs sabojāt, un mēs varam pazaudēt mūžību, saprot? Mūžības. Un cik ir, ja tu pazaudē mūžības, ka tas ir traki. Tāpēc Pāvils saka, esiet skaidrā prātā un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst. To es jums saku par kaunu. 1. Korintiešiem 5.32. Tagad uzmanīgi klausieties 19. pāns. Viņš saka tā, ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, viņš saka, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja tu tikai tagad cer uz to Kristu, tad ja tu nedomā par mūžību, jo Jēzus jau nāca nomira, lai mēs būtu mūžībā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, kā Dievs savu vienpēcīgo dēlu, lai ik viens, kas tic nepazūst, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Jēzus jau nomira, lai mēs būtu mūžībā. Ja tu tik tagad cer uz to Kristu dzīvē, Pāvils, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet, ir Kristus uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem. Mēs redzam, ka Kristus ir uzmodināts un arī mēs tiksim uzmodināti. Mēs arī tiksim augšām celti. Jūs zināt, ka mēs nomirsim, es saprotu tā, mūsu dvēsele, gars aizies no mums. Mums tā miesa paliks tādā kapiņā,
bet no tāda vesela mums aizies vai nu uz debesīm, vai uz elli. Un es saprotu, ka būs arī otrā augšām celšanās, kad mūs arī tās miesas, mums būs apskaidrot miesas kā Jēzum. Zini, mēs debesī nebūsim tā kā eņģelīši tur sēdēs uz kaut kāda. Mēs būsim tādi, staigāsim. Tagad sasveicināsimies, čau. Es te čeļģi, čau. Es te tur būs visi, mums būs tāda mājvieta. Tur, es jums gatavoju mājvietu. Mums būs savu māja. Mēs tad, paradīze. Ko Ādams pazaudēja, Jēzus atgriez mums. Viņš jau dzīvoja paradīzē, Ādams. Sataisīt, neklausīt Dievam, sataisīt podu. Tagad mēs, bet paldies Jēzum, ka viņš mūs atgriez mūžībai, atgriez paradīzē, tie, kas tic. Jēzus izdarīja to, lai mēs dzīvotu mūžīgi. Tā upura nozīme tāda, saprot, tā augšām celšanās nozīme, ka mēs šodien saprotam, ka viņš to izdarīja, kāpēc viņš to, lai mēs, nevis tāpat, lai tur nomir, lai mēs būtu mūžībā, iedomājies ar viņu kopā. Viņš to izdarīja, lai mēs būtu mūžībā. Viņi tā domā, Jēzus tur nomir pie krusta, kas tad tur lieldienas, tur pasaļa, kāpēc, ko viņš tur tā, augšām celās, viņš jau to izdarīja priekš tevīm, priekš manīm, priekš mums cilvēkiem, lai mēs būtu mūžībā. Mums tik vienkārši jātic, un viss, jātic, notic un viss. Es saprotu, cik svarīgi ir šī dvēseles glābšana. Jūs esat padomājuši par tiem cilvēkiem, es esmu padomājis par saviem tuviniekiem, radiniekiem. Man jau nav glābt viss. Man tik dēls viens tā ritīgi lāds, ko es zinu. Mamma tur. Bet, es tā domāju, arī uz draudz neiet, bet, ceru, ka ir. Bet, man dēls ir rāds, bet es tie citi tā. Uz to pusi iet, vien labāk jau paliek, bet, jau vismaz uzzīmēt Facebookā, ka patīk. Zini, man jau puika jau atzīmē, ka patīk. Es ielieku sludinājumu kaut kādu par Dievu, uzrakstu apakšā, ka patīk. Agrāk nelika, ka patīk. Jau patīk. Atzīmē, ka patīk. Tā jau kaut kas jau, es tik lūdzu, gan jau drīz būs. Es zinu, ka būs. Ja tu lūdzi, tad viss būs. Ja es jau zinu, es jums izstāstīšu, kā cilvēki tiek glābti. Tāpēc jau Jānis un Pauls runāja par šo visu, par šo pasaules garu. Tajā laikā tas pasaules gars, iedomājies, tajā laikā jau tas pasaules gars ienāca baznīcā. Iedomājies? Un arī šodien daudz baznīcas ir zem šīs pasaules mācības. Un gara ietekmes, zem pasaules gara ietekmes, ziniet, tad daudz atrodas. Vistiešākā mērā. Viņi meklē, lai viņiem būtu labi tagad, saprot? Zini, kā varētu šeit? Viņi meklē, lai būtu tagad labi. Lai tā vietā, lai kalpotu mūžībai. Viņi meklē, lai tagad, viņi grib tikai tagad labi viss dzīvi. Atnāk uz draudzi un te aļa. Viņiem nav tā glābšana, viņi pat neiet sludināt, pat neiet glābt. Viņi galvenais grib, lai tagad viņiem tik labi. Es zinu tādas. Es jau nevienu nepārne. Viņi negrib tā vietā, lai kalpot mūžībai, viņi tik domā tagad, lai būtu labi. Tagad šī brīdī, lai mēs varētu. Bet mums vajag glābt šīs dvēseles. Mums jāsaprot, cik svarīgi ir katras dvēseles glābšana, cik saprotiet. Lai mūs Dievs lieto kā mūzu. Es jums pastāstīšu par mūzu, kā mūzum bija reiz. Gribat atcerēties, kā mūzum, kāds mūzu bija. Jo apkārt mums katram ir šī Ēģipte. Ziniet to, kā Mūzes tur, kā Ēģiptē, kā viņš tur bija Ēģiptē. Tāpēc arī jāsaprot, ka mums apkārt ir šī Ēģipte. Līdzībās. Ēģipte ir tā pasaule. Un tie ir tie cilvēki, par kuriem Jēzus nomira. Bet viņi atrodas zem šī faraona verdzības. Saprotat? Atcerieties, tur bija Ēģiptē bija faraons, un viņš tur valdīja par to visu Ēģipti. Un viņu dēmoni, viņš bija dēmonu, var teikt, ietekmē.
Jo ziniet, ka patiesībā tā cīņa nenotika vienkārši ar faraonu, ja? Ar faraonu, bet tā bija garīga cīņa. Un Mūzes atnāca rakstīts, un viņš nometās zīzli, atceries? Un zīzlis pārvērtās par čūsku. Atcerieties, ka tur tā ir rakstīts. Un Mūzes un Ārons, tas ir Mūzes brālis, Mūzes brālis gāja pie faraona un darīja tā, kā tas kungs viņiem bija pavēlis, jo Ārons nometa savu zīzli faraona priekšā un viņa kalpu priekšā, un tas tapa par čūsku rakstīts. Un tad faraons arī lika attaicināt savus gudros vīrus un savus burvjus, kas bija demonizēti, un arī viņi, tie eģiptieši burvi, darīja to pašu ar savām burvu mākslām, atcerieties? Un tie arī nometa zīzli, un tie pārvērtās par čūsku, bet Āronas zīzlis aprija viņu, zīzlis, aprija. Un, skatieties, Mūzes sāk darīt brīnumus, viņš darīja brīnumus, tie bija visādi brīnumi, atceries, viss jau nelasīt, tur bija visādi brīnumi. Un tie burvi darīja to pašu, atcerieties, tie burvi darīja to pašu ar savām burvu mākslām. Bet pienāca tāds brīnums, ka tie burvi vairs nespēja, saprot? Tā arī mums ir, pienāk, saprot? Tie visi dziednieki, viņi arī visu, ko var izdarīt, saprot, caur jaunie gari ietekmē, viņi arī spēja visu izdarīt, bet pienāk brīdis, ka viņi vairs nespēja, jo Dievam ir viss lietas iespējams. Un tur arī rakstīts, kas tur rakstīts tālāk, es visu nelasīšu. Es to nepārlasīšu, te ir daudz. Un tie burvi sacīja, kad viņi vairs nevarēja izdarīt to brīnumu, tas ir Dieva pirksts. Pat burvis, viņi pateica, tas ir Dieva pirksts. Ka viņi to nespēja izdarīt. Viņi pat pateica, ka, ja tu mēs pat burvi pateica, ka tas ir Dieva pirksts. Viņi atnāca pie Mūzes, teica, tas ir Dieva pirksts. Un mums jāsaprot, kā cilvēka glābšana, tas ir tavs personīgās ticības akts. No? Un ka Sātans grib turēt šos cilvēkus gūstā. Saproti? Sātans grib visus cilvēkus turēt gūstā, un tev lūgšanā ir jāatkaro konkrētais cilvēks Dievam. Ar lūgšanām. Tu jau zini, lūgšanās. Neko tu neizdarīsi bez lūgšanām, neko. Lūgšanās. Jo jāzina, ka jaunie gari šī garīgā pasaulē obligāti kontrolē cilvēku dzīves. Ziniet? Visu cilvēku dzīves kontrolē jaunie gari, kamēr tu pa viņu nelūdzi. Es izstāstīju pa manīm, lūdzu. Ne jau tāpat es nācu par tevi. Tu ziniet, ka par jums katru ir kāds lūdzis. Jūs pat nemaz nezināt, ka cilvēki jūs pie Dieva nekad nebūtu. Es tev saku taču. Tu pat varbūt nezini, ka kāds par tevi lūdz, bet pa visiem cilvēkiem, kas ir glābti, pa visiem lūdzu. To Bībelē tur ir daudz piemēru, kāpēc tas tā ir. Un kad cilvēks nav glābts, dēmonis burtiski kontrolē cilvēku ģimeni, viņa prātu, viņi kontrolē cilvēku jūtas, un tas cilvēks pat domā, ļauno garu ietekmē. Viņš domā, visādas muļķības galvā. Muļķības. Puikas, skaties, kā jūs domājat, vai skatieties. Jo neglābt cilvēki bieži vien domā ļauno garu ietekmē. Un, kad tu saki vārdus kaut kādus, par Dievu kaut kāds saki vārdus, evaņģēlis saka, tu zini, ka viņi nedzird. Viņiem ir tumšs priekšā. Tu zini, viņi nedzird tevi. Tums ir apēnojis viņa prāts. Tāpēc, ka cilvēka prāts ir aizvērts Dievam. Kamēr tu neizlūgsi viņu, neatkaros, viņš nesapratīs, ko tu viņam stāst, tu varēsi to evaņģēlis sludināt tāds spēries. Viņš pat nesapratīs, viņš negribēs par tevi dzirdēt, beigās viņam saka kaitināt, kad tu viņam saka, Aiga jau tā bija. Aiga nezināja, ka tā lūkšana vajag tik stipri. Aiga, nākus pie Dieva. Es jau arī tādu kļūdas izdarīju daudz.
Un visiem zvan un stāst, nav lūgus nemaz, tik stāst, ka vajag Dievu. Viņi te cilvēki pasūt, viņas visi tie radinieki, viņas tālāk, priekš kā viņiem kaitina, ka viņi tur visu laiku zvan un stāst par Dievu. Viņā nebija kārtīgi lūgus, pa priekš vajag lūgt, kādu mēnešu, 2, 3 palūdz, un tad pamazām var par Dievu stāstīt. Draudzējies, lūdz par cilvēku, un tad vēlāk, pēc 3 mēnešiem kārtīgām lūkšanām, un tad sāc kaut ko par Dievu. Nevis uzreiz cilvēks neko, viņam ir tumšs, saprot, ka viņš nav izlūgts. Viņam tas stāsts, viņš nesaprot, ko tu runā. Viņam ir, man taču tā bija, ka es nebiju man izlūgts Dievu. Man nāca tie kristieši klāt, es domāju, kur lai no viņiem, viņi man nāca runā, es nesaprotu, par ko viņi runā. Kaut kādi svētie gari, kaut kas tie tad? Tur Jēzus, tur svētais gars, tur kas tad? 3 Dievi, 1 Dievs, kas? Ko jau te man te stāst, kas te? Debes, kaut kāds paradīzes, ko jums te? Man likās cirks, vēlm, kas es domāju, ragi, es domāju, kas tas tāds ragains, kaut kā pasaks, saklausīšu. Es vēl atšķiru Bībeli, tur tik sarežģīti viss uzrakstīts, es domāju, palasīt, kas, vai, tur vēl tagad, es domāju, tā ir itīgā pasaka grāmata, es domāju, ko tad tāda? Šitā nav priekš manī. Es domāju, šitās pasakas, viņas pastāst citam. Kamēr Dievs tev neuzrunā, kamēr cilvēki neizlūdz tev, un tev viss atverās. Tu sāk saprast, sāk izprast. Jo tur viss ir uzrakstīts tā līdzībās ar Bībeli rakstīts. Tur jau nav burtiski. Tu to visu kā lasi kā burtiski, zini. Tur čūska runā, tur kas tad te pa čūskām sāk runā, tur kaut kā lauvas tur brūk virsū, tur kaut kā tur, es domāju, kas tas? Es tā domāju, viss tā patiešo, ka tur tā viss. Bet tas jau līdzībās. Svētais gars kā balods, es domāju, baloši, tu svētie gari ir litinās. Kas te? Es domāju, galīgi jau te. Es domāju, tas svētais gars, tas balods, es domāju, agrāk. Tas nolaidās balods, svētais gars, balods, es domāju, visi tie baloši svētie gari, es domāju. Es tā, pilni Rīga ar svētie. Es tā agrāk, ko es smējos, man likās, ka tu visi smējos par tiem visām, nesaprot. Tā ir. Jo Pāvils jau saka, jūsu evaņģēlis ir aizsekts, tad tas ir aizsekts tiem, kas pazūd. Viņš ir aizsekts, tu tur klausies un tu domā nesaproti. Tev ir aizvērts, aizvērts. Ja kur rakstīts 2. Korintiešiem 4:4, jo ja mūsu evaņģēlijs ir aizsekts, tad tas ir aizsekts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules dievs, Sātans, ir aptumšojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Viņiem nespīd, viņi nesaprot, ko tur runā kaut kāda evaņģēlijas. Tāpēc vajag lūgt. Mēs ar Aigu tādu sākam beidzot. Beigās, man Dievs uzrāja, ka jālūdz ir, lai tu izlūgtu to cilvēku, lai viņš nāk, ka Dievu jālūdz. Un konkrēti par cilvēku, nevajag sākt ar visu Rīgu. Arī rūksim, sāc ar vienu pa priekšu, sāc ar vienu. Izlūdz to vienu kārtīgi dabūt pie Dievu, un tu būsi priecīgs. Zini, ka būsi tu priecīgs, ka tu izgāpsi vienu cilvēku, kurš nenāks pie Dievu. Vai laimīgākais cilvēks zemes virsū būs, ka viņš būs izglābs Dievam. Aiga, tavs teicis būs izglābs Dievu. Zini, cik tu būsi tu laimīgi, tu piecels no ratiņiem, sāks skriet. Vai istam. Viņš vairs nedzērs, nāks uz draus, es sēdēšu, stāstīs, Jēzus ir mans kungs. Oi, Aiga, man liekas, pacelsies stāvs, liekas, uzreiz būs dziedināti. Tā ir aiz priekiem. Jo garīgā pasaule ir zem ļauno garu kontroli, ziniet? Jo, ja tu sludinās, viņi nesapratīs, kas par lietu. Bet mums vajag uzvarēt lūkšanās. Lūkšanās vajag uzvarēt šo dēmonisko ietekmi, šos ļaunos garus. Tos ļaunos garus vajag uzvarēt lūkšanās. Tāpēc Mūzes jau atnāca uz Ēģipti. Viņam vajadzēja vispirms uzvarēt to dēmonisko pasauli, un tur bija vesels process, kamēr viņš to uzvarēja. Jo Fārons bija cilvēks, kas pielūdza un godināja ļaunos garus, Ēģiptes dievus. Un visi tie dievi, visi tie ļaunie gari bija viņa aizbildņi. Un darīja viņu arī stipri to Fāronu. Darīja viņu ietekmīgu, darīja viņu tādu kā neuzvarāmu.
Un tad atnāca Mūzes, un aiz Mūzes stāvēja pats Dievs. Iedomājies, Dievs jau ir Dievs. Un aiz Mūzes stāvēja Dievs, un Dievs, tas Dievs, kas radīs debesis un zemi. Ne jau stāvēja kaut kā dieviņi, tagad viņam tēģiķis. Viņam stāvēja Dievs, kas radīs debesis un zemi. Ja Dievs ir ar tevi, mēs šodien dzirdām, kas var būt pret tevi, pareizi. Un Mūzum, kā cilvēkam bija jāiziet šī cīņa, viņš arī cīnījās. Kāpēc, jūs neesat padomājuši, kāpēc Dievs nenāca vienkārši bez Mūzus un nenogalināja to faraonu? Viņš varēja, viņš mierīgi, Dievs varēja, taču viņš ir Dievs, varēja nogalināt faraonu. Kāpēc? Jo ziniet, kāpēc tas tā? Jo Dievs vienmēr darbosies pēc savu likumu. Viņa likums, ka viņš darbojās savu cilvēku. Zini, nav ievērojuši, ka Dievs nekad no debesīm viens pats neko nedara. Viņš vienmēr darbojas savu cilvēku. Viņam vajadzēja Mūzes. Viņš jau īstenībā Dievs, viņš varēja tur aiziet to faraonu. Kas tad Dievam? Viņš uztais vētru kaut kādu, viņš viss tur noslaug zemes virs. Liku, pareizi. Viņam vajag cilvēki. Viņš darbojas savu cilvēkiem. Visu, arī tavā kaimiņu glābšanā, viņš darbosies caur tevi. Viņš nenākšu no debesīm nedēļ, ej uz draudzi. Tev būs jālūdz, tev būs par garīgā cīņā viņš jāizskaro. Viņš tevi ir sūtījis, lai tu glābtu. Ne jau Dievs no debesīm. Man agrāk tā vienā draudzē stāstīja, ka nekas nav nevajag. Viss Dievs izdarīs. Jūs tikai te slavējiet Dievu. Nē. Es saprotu, ka viņš darbojas ar cilvēku. Un bez tevis konkrēts cilvēks nevar izglābties, tu saproti? Bez tevis. Tavs teica, bez tevis Aiga neizglābsies. Lūdzu, mātiņš neizglābsies bez tevi, lūdzu par viņu. Krīt uz ceļiem, raud, puņķojies un būs izglābs, redzēs. Otrs manējais tā tika izglābs, man dēls. Es jau arī domāju, ka nekas nebūs. Bet es domāju, jāpaprovē, kā viņš viss tas darbojās. Un es domāju, man mamma man izglāba lūkšanā, un es domāju, man jāprovē to mūderi. Mēs Raigas te lūdzam. Bet bija jau sliktāk no sākuma likās, bet, jā. Es vēlāk izstāstu katru. Mums ir jāsaprot šis, es tā pārdomāju, šis konkrētā cilvēka glābšanas svarīgums. Un saprotiet, ja mēs nelūdzamies, mēs esam uz šī sātana āķa. Mēs esam uz sātana uz āķa. Jo tu apmierini to sātanu dzīvi, tu apmierini viņu. Ja tu nelūdzies, tu apmierini sātanu. Viņš ir priecīgs. Viņš ir priecīgs, ka tavs tētis tur dzer katru dienu, ka viņš nomirs, ka viņš nebūs uz debesīm, ka viņš nebūs Sātans jau priecīgs, viņam tas tikai vajag. Viņš ir priecīgs, ka tu nelūdzi, ka tu sāks lūgt, tas viņam nepatiks. Tas viņam nepatiks. Tāpēc ir cik svarīgi tā lūgt. Zini, cik svarīgi ir tāda vēsela. Tu negribi redzēt savus tuvinieks, tēti, mammu, bērnus debesīs. Gribu. Ļoti, pareizi. Man pavadīja līdz šeit. Viņš nāk ar šeit. Pārši lūgsim. Būs. Un tad arī nāk tās svētības no Dieva. Saprot, ka tu sāksi kalpot cilvēkiem, saka, tu pats nemanīsi, ka tev nāk svētības no Dieva. Un tu būsi Dieva darbinieks. Tu jau būsi ar viņu kopā strādāt. Tas jau būs tavs darbdevējs, tu būsi viņa darbinieks. Viņš būs pieņēmis tagad tev darbā, mēr Dievs. Jo Dievs jau tevi sadarbosies. Svētais gars sadarbosies. Mums ir cilvēkiem jādarbojas kopā ar Dievu. Dievs grib, lai mēs ar viņu sadarbojam. Un kad tu ar viņu sadarbosies, tu būsi viņa draugs. Dieva draugs, ja tev būs tituls, es esmu Dieva, man būs tituls, es esmu Dieva draugs. Forši, man tāds tituls, es esmu Dieva. Dievs, kāds? Andris, tu esi Dieva draugs, jā. Kāpēc mēs sadarbojamies? Mēs ejam cilvēks glābt. Forši. Jo mums ir jāsadarbojas ar Dievu cilvēku glābšanā. Jāsadarbojas. Mums jākļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus darbiniekiem. Un mums jāsadarbojas ar viņu cilvēku glābšanā. Dievs grib glābt visus cilvēkus. Ziniet, ka Dievs grib, nav tāds cilvēks, ko Dievs negribētu glābt visus. Bet viņam ir vajadzīgs darbinieks. Un tas esi tu, es. Mēs katrs esam, Dievam esam vajadzīgi.
Es agrāk šito nezināju. Man tik nesen tas atlicis. Es agrāk biju savādāk, man kaut kā bija savādāk. Tu esi vajadzīgs kā darbinīgs. Bez tevis cilvēks netiks glābts, saprot? Kāds cits vienīgais, ja pa viņu, bet, par to konkrēto cilvēku, kas varbūt tev tūs, varbūt neviens par viņu nelūk, ja tur nesāks pa viņu lūgt. Saviem bērniem, to vaļā ritīgi. Mammas lūkšanas ir stiprākās, ziniet? Mamma 15 gadus maniem lūdzu, 15 gadus. Cilvēki teica, ko tu Beirutstādus lūdzu, viņam paliek vien sliktāk un sliktāk un sliktāk. Beidz, pa viņu lūgt, beidziet. Viņi man saka, ko tu moci savas mammas. Viņi tik par aktīvu staigā lūdzu Dievu pa tevi. Mammas ar viņam būs viss labi. Tie viņi smējās, kā viņam būs labi, viņam nekas te būs labi. Viņš ir vien sliktāk paliek. Bet tāpēc, ka es tagad stāvu šeit. Mamma priecīga. Jā. Lūdzu, 15 gadus. Zinām, 15, tu varētu visu laiku pa vienu cilvēku 15 gadus staigā pa ielu un tēvreizīt. Viņi jau daudz tā, viņi to tēvreiz. Mūsu tēvs debesīs svētīts un tik skaļi 1000 reizi visu nakti riet un tik skaļi tēvreiz. Tagad, man liekas, tik daudz, cik viņi nav skatīts tēvreiz. Man liekas, neviens cilvēks nav tik daudz skatīts, cik viņi tā tēvreiz. Viņai lūkšana tēvreiz, bet labi, bet viņai tāda saprašana, viņi tā, izglāba. Dievs izglāba arī ar tēvreiz. Nav jau, tas jau tēvreiz ir lūkšanas paraugs. Ja tu no sirds, viss ir kārtībā. Vienkārši domā līdz, ko tu saki. Ja, reiz automātiski cilvēks skaita un nedomā, ko viņi tur saka. Jo, saprotam, ka agrāk Jēzus Kristus staigāja pa zemi un sludināja. Bet pēc tam viņš aizgāja. Pareizi? Jēzus aizgāja. Viņš nomira, augšām celās un aizgāja. Un svētais gars atnāca mūsos. Un tagad svētajam garam, Mārtiņ, netielējies, Mārtiņ. Klausies, Mārtiņ. Jā. Un viņš aizgāja un svētam garam, kas ir vajadzīgs? Vajadzīgs ķermenis, saprot? Svētais gars nonāca, viņam vajadzīgs ķermenis. Un saprot, ka arī jaunie gari ir vajadzīgs tavs ķermenis. Tava dvēseli, vai nav tā? Viņam arī vajadzīgs ķermenis. Jaunie gari arī grib to. Un viņi arī redz, ka tu pieder Dievu, viņi arī kopē Dievu. Jaunie gari, ziniet, ka viņi kopē. Viņi arī grib izpausties savu tavu ķermeni. Bet Dievs arī grib izpausties savu tavu ķermeni un glābt cilvēkus. Pareizi? Paldies Dievam, ka imājos svētais gars, viņš grib izpausties un glābt cilvēkus. Viņam tas vajadzīgs tu. Un tur ir tas karš sākās, zins, karš. Sākās karš. Un karš vienmēr sākās lūkšanā. Tev jāatkaro tas cilvēks, saprot? Nav viegli reizēm atkarot. Ir viegli atkarot. Andiņi ir viegli atkarot cilvēks. Reizēm liekas neiespējami. Nav tā bijis. Paskaties uz viņu. Jo. Tas nav srupšs vārds, ko es pateicu. Es domāju, kurš šito cilvēku var izglābt? Tas ir galīgs, bet Dievam viss ir iespējams, ja tu lūdzu. Sākas karš, un tas vienmēr sākas lūkšanā. Un tā kā Jēriks mūrim jāpiet apkārt 7 reizes, zini? Vispirms 7 dienas apēja apkārt Jēriks mūrim. Un kamēr tu saņems atbildi. Un pilnīgi lūkšana tā ir tad, kamēr tu saņem atbildi. Zini, lūdzu, kamēr tu saņem atbildi. Un jālūdz, es saprotu par konkrētu cilvēku. Zini, kā tu saņem atbildi? Tu no sākuma netici, īsti par to cilvēku lākšanu. Tu lūdzu, un kad tu ilgi lūdzu, tev sāk rasties ticība. Manai mammai tā bija. Viņa no sākuma lūdzu, viņai nebija tāda baigā ticība. Bet viņa lūdzu, un tad cilvēkam rodās ticība. Un viņš sāk jau redzēt tevi glābtu, sāk ieraudzīt. Ar fiziskām acīm viņš to neredz, bet ar garīgu acīm, jo svētais gars darbojas un dod viņam ticību. Ābrahamam arī nebija ticība, un atceries Ābrams un Sārai. Viņiem no sākuma nebija. Viņa lūdz, un viņiem sākās ticība. Un pēc tam viņa pat nomainīja vārds. Bija Ābrams un pēc tam bija Ābrahams. Tas nozīmē daudz bērna tēvs, ja? Un Sāra
Sārēja bija un kļuva par Sāru. Daudz bērnu māti, tas nozīmē. Un viņš jau sāk saukt savu sievu par daudz bērnu māti. Viņam vēl nebija piedzemdēs, bet viņš jau sāk garīgā pasaulē jau, viņš lūdz, kamēr viņam arī radās ticības, saprot, vecumdienās jau. Un viņi kļuva arī grūti, un mēs esam visā ārkam dzīvums. Ticības akts notiek. Ja mēs lūdzam, mums Dievs dod arī ticības. Saprot, ka tu no sāku lūdz, tev nav ticība par to cilvēku, viņš būtu glāb. Bet, kad tu lūgs, tev arī ticība radīsies par viņu glābšanu. Tā ir. Lūkšana arī veicina tavu ticību. Un cilvēks ir glābts vai neglābts, tas ir ļoti nopietni, saprot, nopietni. Nedomā, ka tu esi izglābts un tad viss ir forši. Tev jādomā arī, īstenībā jābūt ir tāda Dieva sirdī, ka jādomā arī par citiem. Mēs jau dzīvojam garīgi, esam cilvēki garīgas būtnes šodien tāpuši. Mums ir svētais gars, un es domāju, ka svētais gars nav egoists. Viņš domā arī, viņš grib, lai tu esi arī domā par citiem, jo agrāk, kad tu esi dvēselisks cilvēks domā vairāk par sevi tikai. Viņš nespēja domāt par citiem. Viņš domā par sevi, viņš domā, ka viņš domā par citiem. Bet, jo, kad tev vārds dvēseli. Bet, kad tu kļūsi garīgs cilvēks, tu piedzīves no augšienes, tad gars sāk dominēt par dvēseli, un tev jau izmainās viss apkārt, viss atmosfēra. Tu jau Dieva domas sāc domāt, Dieva domas. Tev jau ir svarīgi, tie cilvēki sāk palikt svarīgi. Mainās tev. Iekšējais cilvēks mainās, tu redzēs. Jā, es pēc šito visu laiku pēc pārdomāju par to konkrētu cilvēku, vai katram konkrēti cilvēks. Es zinu, kā domā, vajag uzrakstīt arī tas cilvēks, kaut kur uzrakstīt. Tad tas cilvēks uzrakstīt uz lapiņas un piesprāst pie sietas un lūgt, tomēr viņš sākam ar vienu. Tu izglābs vienu, sāc ar vēl nākošu. Var jau arī par kādiem 3 reizēm uzreiz lūgt. Bet, varbūt sākam ar vienu. Varbūt. Es tā domāju, mēnesis 3 tā lūgt. Es domāju, ritīgi lūgt 3 mēneši no vietas. Un ja to cilvēku tu satiec, runāj, neko par Dievu nestāst. Vienkārši lūdz, nestāst neko viņam par Dievu. Lūdz. Un pēc 3 mēnešiem tad jau var aiziet pie viņa ciemos. Jā, sāks pats prasīt. Viņa jau svētais gars jau pie viņa darbos, viņš pats sāks tā prasīt. Aiga nesen tā bija. Par savu māsmeitu, viņa agrāk, kā par Dievu runā, negribēja neko dzirdēt. Man pēdējā saruna, jā, bija kas bija tev izmainījās? Viņi nerunāja pretī. Viņi nerunāja, vairs nerunāja pretī, visu laiku runāja pretī, bet viņa laiks vienkārši nerunā pretī man par Dievu. Visu laiku runāja, teica, ko tu runā? Pēdējā sarunā jau vairs nerunā pretī. Viņi tik lūdz, visu laiku. Paldies Dievam. Jāsaka, katru reizi Dievam paldies, ka tu redzi, ka Dievs kaut. Jo saprot, ka ļaunie gari kontrolē šo cilvēku. Mums vajag cīnīties. Daudz cilvēku to nezina. Jo, zin kā ir bijis, es izstāstīšu tādu lietu. Jo, kā mēs zinām, daudz cilvēku zem dēmonu, zem kontrolas, saproti? Un tas, kur tas bijis, tad pirms. Es vēl gribēju pastāstīt, es pēc tam to izstāstīju. Es gribēju pastāstīt, ka daudzi cilvēki domā, tā, ka mēs jau tā zinām, ka Jēzus ir debesis un zemes ķēniņš, ja? Tā ir pareizi, jā, bet mēs saprotam, lai tu varētu to garīgo pasauli arī uzvarēt daudz garīgās lietas, tev ir jāaug arī, garīgi jāaug. Jo tu saproti, ka cilvēks tikko nāk pie Dieva, viņš jau nevar ar tiem dēmoniem cīnīties. Viņam ir jāaug garīgi, pareizi. Garīgi jāaug. Savā līmenī, līdz kaut kādam līmenim jāaug. Lai varētu sludināt, lai varētu dziedināt cilvēku savu tavu lūkšanām, tev arī pašam garīgi jāaug. Nav ievērot, ka tie cilvēki, kas tikko atnāk uz draugu tikko, ka viņi nāk pie Dievu pieņem, viņi jau nevar uzreiz, viņi nelūdz tāpat dziedināšanu, nelūdz. Viņi to nedara. Viņiem vienkārši ir jāaug. Jo Dievs darbojas saskaņā ar tavu ticību un pieredzi un paklausību.
tu audz, tu paklaus Dievam, tici, ej augst, un tad tu vari lūgt un sāki Dievs darboties. Jo sākumā jau, kad tu atnāc uz draudzi, zini kā ir, es pateikšu, kāpēc tā, kad cilvēks tikko atnāk, viņam jau pašiem jācīnās ar ļauniem gariem, kas ir vēl viņā, tur visādīgi. Domāju, ka cilvēks pieņems, viņš jau it kā atbrīvots skaitās, bet viņam jau iekšā vēl ir, viņam tur, visādas lietiņas ir, Man nav bijis tā, ka visu uzreiz jau tu neesi. Ir kaut kādas iekšējas cīņas pašam. Man, piemēram, es nācu pie Dieva, es pateikšu tā, pieņēmu jau Jēzu, visu man atbrīvoja no tām lietām, no tām atkarībām, bet man viena lietiņa, es nevarēju tikt, es tirgojos ar to spirtu, es pateikšu, es nemācēju, tā dzīvot savādāk, man likās tik viegli nāk nauda, es tur pārdodās pudelītes, un es nevarēju tikt vaļā, es jau kristietis nāk uz draudzi, nāk uz baznīcu un nevar tikt no šito vaļā. Tā man bija cīņa. Tāda ar sevi cīņa, es izcīnīju. Es nokristījos un man Dievs atbrīvoja no to arī, un es izlēju visu to ārā pēc tam vēlāk un pārtraucu, viss kārtībā. Bet uzreiz tas tā nebija. Tāpēc es saku, ka tikko Dievs nāk pie, tikko cilvēks nāk pie Dieva, viņam vēl ir pašam jācīnās ar saviem ļauniem gariem, ar savām lietām. Aigur, ka ir daudz lietas, ka citam vēl gribās iedzēt vēl citam, ka citam gribas pīpēt, vēl nevar tikt uzreiz vaļā no pīpeša. Cits kādu gadu draudze vēl pīpē. Tas nekas, un gar jau tiks tā laika, bet tā sākumā ir cīņa. Tāpēc es saku, jāaug garīgi, lai varētu cīnīties. Pašam jātiek galā ar saviem ļaunajiem gariem, kas jādabū uzvaru sevī. Un jābūt no iekšpus tādam vērtīgam cilvēkam, kas nomirst savām visām ambīcijām. Cilvēkam arī jānomirst visam savām tam iekšējām tām lietām, jānomirst savam ego, jānomirst. Jo daudz ir ieradumi, zini. Kamēr tu nebija pie Dievu, tev jau tie ieradumi ir iesēdušies, grūti nav uzreiz jau nevar tikt vaļā. Cilvēks, jo tikko nāk pie Dievu, viņš jau nevar uzreiz no visiem saviem ieradumiem. Tā kā man viens tur pazīstams lietuvietis, kas bija Ukrainā, zini, viņš nevar no smēķis, viņš tik paļā, zini kā, viņam pilnīgi, viņš gadiem spīpēs, viņam pilnīgi tas rokas šitā, viņš grib visu laiku viņam ieradums. Viņš varbūt tās varētu, viņš tā varētu izturēt to visu to, bet viņam ir tāds ieradums, ka viņš laika, zina, daudz gadus, visu laiku viņam pilnīgi tā roka tā ieradums, grūti tikt vaļā. Viņš gāja uz aptieku, tur pirkus tāds plāksters, tur līmēja un sēd tabletes, lai nevarētu tikt, bet es tagad nezinu, viņš tik vaļā, bet nevildi un cienījās un mocījās, bet bija jau kristietis. Nevar tikt vaļā no pīpēšanas un grib un, jā. Tā ir šausmīga cīņa, ja? Mārtiņš nevar kameru paskatīt. Mārtiņ, paskaties, kas ir. Jā. Mums jāsit savu miesu, tā kā, zini, saka, miesa krustā. Savam ego jānomirst. Un tad mēs arī garīgi augam. Bet, zini, tāpēc jau ir, zini, ka cilvēks tikko nāk pie Dievu, viņš domā, es tik skraidīšu, tik dziedināšu tos cilvēkus, nekas jau nebūs. Nekas jau nenotiks, saproti? Kamēr tu nebūsi kaut kādā līmenī garīgi tā. Var Dievs lietot un visādi, es jau nesaku, ka dažādi, bet, es domāju, ka Dievs nav nekāda rotaļlieta. Reiz, ka tas viss ir tā pa īstam. Jo Dievu nedrīkst manipulēt un izmantot Dievu nedrīkst. Jo tu vari būt kaut ko iemācījies, bet tev ir jāprok savas tās ambīcijas, kas viss tas vecās jāprok. Jau garīgi jaunā līmenī, es tā sapratu, ka jaunā līmenī, lai mēs varētu cīnīties ar šiem burviem, ar tām raganām, kas ir ar reliģioziem cilvēkiem, kas ir zem ļauniem gariem un pārstāv Sātana valstību. Zinu, ka reliģiozi cilvēki pārstāv Sātana valstību. Bet es gribēju tādi īsi izstāstīšu, drīz jau beigas, vai drīkst to vēl pastāstīt dažas lietas, var? Vēl ir laiks? Vēl var drusciņi. Neesmu noguruši par. Es ātri pastāstīšu dažas lietas. Āfrikā, ja? Āfrikā vienā ciemā, ja? Bija burvis, dzīvoja burvis,
Un visi viņi baidījās. Zini, kad Āfrikā burvi tur visādi šamaņi, kas tur nav redzējuši. Tur, un baidījās cilvēki no to burvi. Un bija draudze, tur atbrauc misionāri, gribēja atvērt draudzi, jā, un baznīciņu. Un neviens negāja uz to baznīcu, negāja. Neviens vispār neglābās. Viņi tur atbrauc tā komanda, kāda mācītais un kāda daži cilvēki, un neviens. Visi no to burvi baidās, tas tur, un saprot, un nonāca līdz tam punktam, viņš skatās, ka neviens nenāk kāda jēga atbraukuši tur no sludināt, un nekas tur nenotiek. Ka visi tie cilvēciņi, kas tur tie daži bija sāk lūgties ritīgi, saprat, ka jāsāk lūgties, nekas nenotiek. Viņi lūdzās un lūdzās un lūdzās. Un Dievs atklāja viņu iemeslu. Atklāja viņu iemeslu, kāpēc nenāk cilvēki. Un uz to grēku nožēlas lūgšanu. Un kāpēc tiem cilvēkiem ir aizvērts prāts evaņģēlijam? Un viņiem pateica, ka tāpēc, ka tas burvis ir tādā ciematā, tāpēc nenāk, saprot? Burvis ir. Un caur to burvi tiek kontrolēti visi ļaunie gari. Ļaunie gari kontrolē viss cilvēks caur to burvi, saprot? Ļauno gari kontrolē caur to burvi. Un tad tie cilvēciņi, tur lūdzās un prasīja Dievu, lai dod spēku, lai viņi varētu cīnīties. Lai Dievu dod spēku, lai dod svaidījumu, ja? Lai dod viņiem svaidījumu, ka viņi varētu cīnīties ar to garīgo ļauno pasauli, ar tiem burvi. Jo Dievam it kā vajadzētu vairāk spēks nekā, nepareizi, Dievam ir lielāks spēks nekā tam ļauniem gariem. Un viņi lūdzās, kamēr viņi izauga līdz tam garīgam. Viņi visu uzreiz nenotika. Viņi lūdzās, kamēr viņu garīgais līmenis cēlās. Un izauga, un neviens negaidīja, pēkšņi lūgšanas notika. Un, zini, vienā dienā tas burvis nomira. Nav, liekas, nepod, bet viņi izauga, viņa līmenis cēlās, viņi lūdzās, un vienā dienā pēkšņi vienkārši burvis nomira. Un uzreiz nomira un tika salauzta pilnīgi viss tā demonizētā pretestība. Un cilvēka pūļi sāk iet uz to draudzi. Cilvēka pūļi. Un, zini, viņa draudzē tagad ir, zini, tur ir 50,000 cilvēku. Katru svētdienu. Āfrikā viņam ir tur šausmīgi kvantumi. Jau, ka nāk visām, viņam tur bērni katram kā 15. Tur nāk visām 50,000. Tas ir reāls gadījums. Tad ir draudzē 50,000. Kas katru svētdienu nāk uz dievkalpojumu. Ne jau tas, kas skaitās tad papīros ierakstīt, tā kā mums tur, zin, tad ierakstīt ruļļos tur pareizticīgo vai katoja rullīšos, kur ierakstīts, ka pats nemaz nenāk uz to dievu. Bet viņi reāli, tie 50,000 arī nāc katru svētdienu uz dievkalpojumu. Tā es saprotu, ka tā patiesībā cilvēka glābšana tā nav ārišķīga kaut kāda lieta, ārišķīga. Tie nav bukletiņi. Zinu, ko tas ir bukletiņi. Ne televīzijas pārraides, saproti? Cilvēka glābšana, tas ir garīga lieta. Mums vajag apķert un salauzt visu to tēmu, saproti? Mums ar viņiem jācīnās. Jo Dievs, zin kā ir, es arī sapratu, Dievs vienmēr sākumā tev aizvedīs uz tādu vietu, kas tev būs maksimums. Man tagad ir šitas maksimums. Dievs man jāizaug, kamēr Dievs man cilvēks iedod tā. Pēc tam, kad es izaugšu, kad es tikko arī sācis visu tā. Tad Dievs man dos daudz cilvēks vairāk. Es tik lūkšu un Dievs dos vairāk. Viņš nevar uzreiz tev iedot veselu pūli. Ko tu darīsi ar viņiem? Iedos tev 100 cilvēks, to neko. Tu viņus neapkalpos visi, pareizi. Tev vajag komanda, tev vajag tur kaut kādu izveidot un tu netiksi ar viņiem. Dievs tev iedod tagad maksimums. Es uz debēdēs, zinu, pienāks diena iedos vairāk. Jo mums arī pašiem jāiziet caur šiem demoniskiem uzbrukumiem, kas darbojas arī, viņi darbojas arī caur cilvēkiem, zini? Caur cilvēkiem. Un tu formējies un audzi, saproti, tu cīnies ar visiem tiem uzbrukumiem. Tu formējies tāds, un saproti, visādi tur
tā, kur tu nepareizi darīsi, kā tur audz. Dievs grib, lai tu garīgi augtu. Viņš visu laiku grib, Dievs grib, lai mēs garīgi augam. Ka mēs visi, kas ir šeit garīgi augam, Dievs grib. Un tad mēs varēsim uzvarēt tos ļaunos garus. Un mēs viņiem varēsim uzbrukt un sakaut viņus. Mēs varēsim šī garīgā pasvarā uzvarēt tos ļaunos. Un atkarot tos cilvēkus galvenais Dievam. Saprot, tavs puikas atkaros, ir forši. Mums arī tagad, vienai meitenei tagad pazīstamai, tāda sieviete arī jābrauc uz atbrīvošanas kalpošanu, tad pēkšņi tieši man ēgi, pirms braukšanas notiek un tādi uzbrukumi, lai viņi netiktu. Mēs tādu lūdzam, saistām visas. Viss tā pēkšņi notiek visāds tur. Kaut kāds vecais tās nomirst, tur tas un netiek vairs uz to mammai, tur bija jāpavāc viņai bērni, lai mamma pavāc bērns, tās 3 dienas, kamēr viņi būs atbrīvošanas kalpošanas. Viņa nevar aizbraukt, jo nav, kas tas bērns paskatās. Un tā mamma gribēja, tā mammai nomir tēvs. Nu, kaut kā tieši pēkšņi, tieši, ka jābrauc ir. Un visādi šitādas lietas notiek. Un viņi prasa tiem bērniem, un viņiem vecāki arī bērni, lai tie paskatās, tie kā pretojās, tieši agrāk viss piekrita, un pēkšņi tie bērni vairs negrib vākt, un nezinu ko, un saprot, kā vēlns sātans darbojas, grib, lai viņi netiek tur. Viņai tā atbrīvošana ritīgi vajag, viņai sataisīt tur tādas lietiņas, viņai vajag atbrīvošanu. Viņi pats saprot, ka viņai tur jābūt uz tā atbrīvošanas kalpošanu, bet, netiek, tad viņai līdz trešdienai mums jāizlūdz, lai trešdien viņai tur sākās tā atbrīvošanas kalpošana. 3 dienas, viņai jātiek līdz trešdienai, mums jāizlūdz viņu. Tas ir ļoti nopietni, ļaunie gari, tas ir nopietni, saprot? Un tad, kad mēs, tad, kad mēs redzam to neglābto cilvēku, kad rādinieku vai kad, kad tu esi atvērts svētajam garam, tu sāc lūgties par viņu, pareizi. Tev kaut kāds gribās lūgt, pareizi par viņu. Nav tā, ka tu sāc lūgties. Un sāc cīnīties par viņu vēsam un lūdzies. Un pēkšņi tā nav bijis. Pēkšņi tu lūdzies. Pēkšņi tev svētais gars pamudina, ka tev jāpiezvan tam cilvēkam. Jāaiziet ciemos, nav tā. Tev arī tā bijis. Jāaiziet ciemos. Un burtiski viņš tev pamudina. Kas tev jādara? Viņš pasaka, kas tev jādara. Nav piedzīvojis, tu tā piedzīvojis. Jā, šodien vecelīgu mieru vienmēr. Tas ir reāls garīgs lietas, saprot. Kā cilvēka glābšana ir saprat, ka reāla garīga lieta. Un tu to jūti, saproti. Un pēkšņi tu nav tā bijis, pēkšņi naktī nevar sākt, nevar aizmigt. Un Dievs tev pamodina, un tu sāc lūgt. Lūdz par šo cilvēku, man tā ir bijis. Naktī pēkšņi, aigai tā vairāks reiz. Viņa naktī pamostās, es braucu ar ritenes, un es tur trenēju. Viņi pēkšņi sāk lūgt par savu māsmeitu, visu naktī. Es saku, es lūdzu par saviem radiniekiem par glābšanu. Forši? Nakts vidū, jā. Un es tā savu, un tā man bija, es izstāstu par manu dēlu. Par manu dēlu, zinu. Es lūdzu par savu dēlu. Viņš bija Īrijā. Negāja viņam tur dzīvē, nekā negāja. Es sapratu, un es sāku lūgt par viņu Dievu. Ne jau tikai tāpēc, ka viņam tur negāja vispār, lai viņš tik glābs. Es nācu pie Dieva un es sāku lūgt. Un nepārtraukti lūdzu, lai Dievs viņu glāb, Un nesapratu sākumā, kas pa lietu. Es lūdzu, es sliktāk palieku. Es laiku sliktāk un sliktāk. Es domāju, kas mēs Raigas tur lūdzam lūgšanas sarakstā. Mums bija pat cilvēkiem tur lūgšanas saraksts, par kuriem mēs lūdzam. Un viņš arī tur visu laiku bija, mēs par viņu lūdzam. Un viņš nemaz netic Dievam. Tu lūdzu, viņš nemaz netic Dievam. Es domāju, kas tad tas ir? Es lūdzu, viņš nemaz netic. Un kā var to cilvēku izglābt? Mēs pat ņēmām tur gavēju, mēs bija tam citā draudzē, tur mums bija gavēji, un lūdzam, nekas. Bet mēs gājām garīgajā pasaulē un centāmies to cilvēku izkarot Dievam. Kā mums mācīt, arī citā draudzē, ka mēs bijām, un mēs sākām lūgt. Un mēs sapratām, ka
un es sapratu, ka vajag tā lūgt, es sapratu, lai tas cilvēks pieņem Dievu, lai viņš pa īstam to izdara. Lai īstam, un lai viņš kļūst mūžībā, ja tiek ierakstīt dzīvības grāmatā. Jo nav jau jēga, ka tas cilvēks atnāks, tur noskatīs to grēku nožēlas lūkšanu, viņš pēc tam dzīvos tāpat kā bijis, un nebūs nokšanas pēc tam. Un es pa īstam lūdzu. Un sākās šī cīņa par to dvēseli, saprot? Un likās tiešām nereāli. Un viņš atbrauc jau šeit uz Latviju, ja? Un es uz viņu skatos, domāju, galīgi viņš vaiga, ne? Es viņam saku, aizjām, mēs gājām prieku vēstīt, tad ir draudz. Es saku, aizjām uz to prieku vēsti, ja, uz prieku vēsti. Tad ir brīdī mēs gājām. Neiešu, kādu prieku vēsti, es iešu dzert. Viņš tā tieši pateica, vārds vārdā, es atdevu. Kādu prieku vēsti, es iešu dzert. Bet ne, es tik lūdzu. Un Dievs man deva gudrību, kā šo cilvēku izglābt. Svētais gars man iedeva gudrību. Es runāju, un viņš runāja uz mani. Kas man jādara, pateica, viņš teica, uztais neformālo pasākumu, svētais gars man teica. Dievs darīšu tā. Es paņēmu uztais neformālo pasākumu, bowlingu, uzaicinu meitenes smukas, no prieku vēsts arī tur uz to bowlingu. Un modru uzaicinu to savu neglābto Dievu pretinieku. Arī uz to bowlingu uznāk, un viņam tās meitenes iepatikās. Un sadraudzies tā meitenēm, zini. Viņš arī tāds viņa vecumā, viņš vecāks, bet patīk viņam. Un uz to un iedomājas, un tās meitenes saka, Modrī, svētdien tev jānāk uz draudzi. Modris saka, jā, tā īsti negribās iet, bet ja jūs saka, jums jau aiziešu. Viņš saka, aiziešu. Un viņš tā meiteni pamodinēts aizgāja. Iedomājies svētdien uz tā draudzi. Bet viņš jau ne, viņš tur, kad tur slavēja Dievu un tur sludināja tas mācītājs, viņš jau skatījās uz otru pusgalvu šitā aizvērts, lai neklausītos. Tās meitenes tikai, Modri klausies, un viņš tur tā izliekās, kā klausot, es skatās, ka viņam vairāk varbūt tās meitenes interesē nekā tas, ko tur sludina. Un tā beidzās tā grēka nožēlas, beidzās tā sludināšana, un tā mācītājs aicina uz grēka nožēlas lūkšanu priekšā. Kā tad pēc tos svētru, lai nāk cilvēki, kas nav pieņēmuši Jēzu, nāk nožēlot grēkus un pieņem Jēzu. Viņš neies, kur tā viņš ir pa Dievs, viņam nevajag. Meitenes saka, Modri, tev jāiet priekšā. Viņa saka, Modri, tev jāiet priekšā, Modri, jāiet priekšā. Un pa īstām tev tas jādara Modri, tā kā mums. Un iedomājies, viņš aizgāja, un es domāju, viņš pa īstām uzskatīja. Kā es nezinu, ka viņam, es sapratu uz viņa tamī brīdī, varbūt viņš tamī brīdī, ka kā priekšā viņš nedomāja pa īstām, ka tas būs. Bet uz viņu nonāca svētais gars, cik es sapratu. Un kā viņš skatīja, viņam pat asaras saskrēja acīs. Svētais gars nonāca uz viņu, kad viņš skatīja to grēku, un zini, kas notika? Viņš tādā pašā dienā pierakstījās Bībeles skolā. Vai? Un es tev teikšu, viņš piedzīvoja pat no augšas. Viņa dzīve pilnīgi izmainījās. Viss. Nekāds dzeršanas vairs nebija, un uz dievkalpojumiem bija. Un tagad viņš ir Ukrainā. Tur kalpo draudzes, sludina, rakstoja un glāb citīgi. Lūdzu. Jā, kalpo Dievam. Tad rakst man pa Jēzu vien tik stāst. Es domāju, kā viņi kaut kur parunā tik pa Jēzu vien tik man rakst. Jēzus tāds Dievs, tev svētais gars, tur viss tā tik vien runā. Jā, un redziet, kā pilnīgi neticīgs lūkšanas spēks. Un svētais gars, kā nonāk, viņš pieskarās, un cilvēks tiek glābts. Zini, kā ir? Tev liekas, nereāli tas cilvēks. Viņš pat atnāk uz dievkalpojumiem, liekas pat nereāli. Svētais gars, kā nonāk, ka trāp viņam. Zini, ka tie puikas tas sēž tik, ka viņi tā īsti tur māžēs vai kādu bišķi. Bet, kad svētais gars viņam pieskārsies, viņi arī būs glābti. Būs, es zinu, tik lūgt vajag. Es lūgt. Un tagad viņš runā mēlēs un kristīts ar svēto garu, glābt cilvēks. Un es sapratu, ka cilvēka dvēseli, tas ir svarīgi. Es visu laiku naktī pārdomāju šonakt un domāju, cik svarīgi. Un notiek pastāvīga cīņa. Galvenais. Un notiek, ka pastāvīga cīņa galvenais. Pastāvīga cīņa. Un šodien daudzi cilvēki ir zem dēmonu ietekmes. Jāsaprot pareizi, ka daudzi cilvēki ir zem dēmonu ietekmes. Un tas ir kā murgs, pareizi, tas ir kā murgs. Tas ir kā murgs. Jo mums ir vajadzīgs, kas mums ir vajadzīgs?
un Dievam, kas ir vajadzīgs. Lai viņus mēs nākam un atbrīvojam, pareizi. Viņiem ir vajadzīgs Mūzes, tie cilvēki. Viņiem ir vajadzīgs esi tu. Lai tie cilvēki tik glābti, viņiem ir vajadzīgs tu. Andiņ, tu esi vajadzīgi. Viņiem ir vajadzīgs Mūzes. Mēs esam šodien Mūze. Tas bija toreiz Mūze. Viņiem ir vajadzīgs kāds, kas nāk un cīnās par viņu dvēseli garīgajā pasaulē. Visi cilvēki ir vienādi, saproti? Viņiem ir vajadzība. Un, zin kā, ir cilvēki, viņiem ir vajadzība, un tad viņi lūdzās. Pareiz, kad viņiem ir vajadzība, viņi lūdzās. Un, ka viņiem nav vajadzības, viņi nelūdzās. Bet mēs esam cilvēki, pareiz, ka mēs lūdzāmies, kad mums arī nav vajadzības. Mēs lūdzāmies par ko? Mēs lūdzāmies par citu cilvēku vajadzībām. Mēs lūdzāmies arī tad, kad mums nav nekāda vajadzība. Jo mēs lūdzāmies par citu cilvēku vajadzībām. Par citu cilvēku glābšanu. Un tas ir svarīgi, pareizi. To es arī gribēju šodien pateikt, un es vēl bišķiņu varbūt daži bišķiņu var pateikt. Es tā gribu pateikt kaut ko svarīgu. Mums jālūdzas par konkrētu vārdu, saprot, katram cilvēkam jālūdzas par konkrētu vārdu, un tam vārdam ir jābūt ierakstīts dzīvības grāmatā. Mums jātic, ka tas vārds tiks ierakstīts dzīvības grāmatā. Un cilvēku glābšanai īstenībā mums jābūt visas dzīves jēgai. Jo cita jēga nav īstenībā kristietim, kā glābt cilvēku. Mums jādzīvo tā, lai mēs dzīvojam, lai mēs kalpotu mūsu kungam Jēzum Kristum cilvēku dvēseļu glābšanai, par kurām viņš nomira, pareizi, un samaksāja dārgu cenu. Viņš nomira, samaksāja dārgu cenu, lai mēs būtu viņa darbinieki cilvēku glābšanā, pareizi. Un mums katram jāapzinās, ka Sātans kontrolē šos cilvēkus. Un Sātans cenšas noturēt šos cilvēkus. Bet mums ir jāatkaro šie cilvēki. Un tāpēc mums ir jālūdzās. Un katra cilvēka dvēseli ir mūsu paša rokās. Viss tavu radinieku dvēseles ir tavās rokās, mana radinieku dvēseles manās rokās, viss man bērni dzīves ir manās rokās dvēseles, lai viņas tik glābts. Tavās arī, ne kopā, mēs arī lūksim, viss kopā, bet arī tavās pašas rokās arī. Jālūdz. Mums jāatkaro cilvēku garīgajā pasaulē. Un es izlasīšu rakstvieti no Bībeles, tas ir ļoti svarīgi, ko es sapratu. Jūs arī to izlasīt un saprast, ko raksts saka. Apustuļu darbi 12. nodaļā. Par Herodu. Atcerieties, tur rakstīts bija, ka Herods lika un tika nogalināts apustulis Jēkabs. Viņš lika, lai nogalina apustuli Jēkabu. Jo Herods bija Sātana vadīts. Es izlasīšu, kā tur rakstīts, lai tā precīzi, kā rakstīts. Ar to pašu laiku ķēniņš Herods apcietināja dažus draugus locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu, un viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāļu. Un zini, tas Jēkabs bija Jēzus apustulis. Tas bija Jēzus apustulis, kas ar Jēzus kopā staigāja. Tas bija 12 apustuli. Un viņš nogalināja šo apustuli, kas bija ar Jēzu. Vai tad Jēzus gribēja, ka viņš nomirst? Vai tad tāpēc viņš skoloja, lai viņš nomirst? Nē. Tas bija Sātans, caur ko Herods nogalināja šo Jēkabu, saprot? Un tālāk tur teikts, ka to redzēdams, to redzēja, ka tas tik nogalināts, tur ir rakstīts, to redzēja, kas te rakstīts, to redzēja, un to redzēdams, ka tas patika jūdiem, viņš saņēma Pēteri un ieliku viņu cietumā. Viņš redzēja, kad izgāja visu foršu to Jēkabu, viņš arī Pēteri, ka tas patika, kad nogalina to apostoli, arī Pēteri ielika cietumā. Atcerieties, ka arī Pēteri ielika cietumā. Un rakstīts, ka draudze nemitīgi par viņu lūdz Dievu. Atcerieties, tur tā rakstīts, draudze nemitīgi lūdz. Par Jēkabu nav rakstīts, ka lūdz Dievu, bet par Pēteri rakstīts, ka lūdz Dievu.
viņi redzēja, tā draudze redzēja, kad Jēkabs ir nogalināts, viņi arī redzēja, ka Jēkabs tiešām nomira, un viņi saprata, ka tagad tā Pēterim būs cauri. Viņi sāk lūgt, tagad viņi redz, ka tas ir reāli, ka tas Jēkabs tika nogalināts. Viņi to negaidīja. Un viņi bija šokēti, un redzēja, ka Pēteris tūlīt tiks nogalināts, un draudze cītīgi, nemitīgi sāk lūgt Dievu. Atceries tā rakstīt? Un kas notika? Varam lasīt 5. 7. pantu. Redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri. Tas bija neraudzētās maizdienā, jā. Un Pēteri, tālāk ir, Pēteri cietumu apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Nu, jā. Kād Herods viņu gribēja vest priekšā, tanī naktī Pēteris gulēja starp 2 kareiviem, 2 važām saistīts un sargi durvju priekšā sargāja cietumu. Un redzi, tā kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu. Un, kad tur notika garīgā cīņa, saprot, kad visas draudzes sāk lūgt, notika garīgā cīņa. Garīgā cīņa. Un Pēteris arī nomirtu, kā Jēkabs, bet draudze lūdza Dievu, saproti. Un eņģelis tās draudzes lūgšanas ietekmē atnāca un izdzina ļaunos garus. Un vienkārši viņš izdzina ļaunos garus, un eņģelis iebakstīja Pēterim pie sāna, rakstīts, un 8. pantā teikts, eņģelis viņam sacīja, apjosies, apjau kājas. Viņš tā darīja, un tas turpināja apvelt savas drēbes un seko man. Nebija tā? Viņš seko man. Viņš sekoja, nu nav tāda. Vai viņš sekoja un tika izglābts? Jā, izved viņu. Izved ārā, jā. Izved ārā. Viņš tur klauvēja, tie vēl neticēja atnācis. Brīnumi. Jā, brīnumi. Tā draudz lūdzu vēl neticēja, ka tas atnācis klauvēja, nelaiž iekšā. Kas teikt kādu parādību? Atceries, tur tā, es nelasīšu tev uz gadu. Atcerieties, izglāba, garīgā pasaulē, izcīnīja. Varbūt nomirs. Redz, ka tu lūdz, atnāk eņģelis un tevi izglāba. Atnāk eņģelis, Dieva eņģelis un aizdzen dēmons projām. Un tu nāk uz baznīcu un skaties un sēdi lūdz. Izcīna uzvara. Lūdzam, un mēs visiem, kā pa Pēteri izcīnīt, tā mēs izcīnīsim arī uzvaru par citiem. Kas mums jādara? Viss iespējams, lai atbrīvotu cilvēku no demonizētās ietekmes. Un izdzīt mums vajag šos ļaunos garus un aizvest to cilvēku uz debesu valstību. Saprot? Un visu to mēs varam izdarīt lūkšanā. Es jau rakstīju, ka mana mamma 15 gadus lūdz par mani. Lūkšanā. Atkaroja mani no sātana ietekmes, man ieved Dieva valstībā. Ja, es biju kritīgs sātana ietekme. Man Dievs sveitī tavu mammu. Vai, man mamma, es jau aizlaidīju, liela, bet tā ir, paldies Dievu, bet tāda mamma, kas lūdz Dievu. Jo garīgā pasaule ir reāla. Un, ka mēs atkarosim savus vīrus, kam ir vīri, viņi pavisam citi cilvēki būs, ziniet? Un, ka mēs atkarosim savus tuvinieks, arī viņi būs pavisam citi cilvēki, pareizi? Arī bērni būs pavisam citi cilvēki. Mārtiņš būs pavisam cits, nestaigās tur ar šitos, tev viss tur darīs, nedarīs vairs, kad būs atkarots Dievu. Vajag atkarot garīgajā pasaulē savus tuvākos cilvēkus, vajag atkarot. Jo ar vienkārši ar bukletiņu, kad tu pieies pie to cilvēku, tad vēlns tev vienkārši pasūtīs. Pēc adreses. Var, es tik saku, bet tu saki tā, jālūdzi par tev cilvēku, jālūdzi. Jo bukletiņu uz viņu neietekmēt, ietekmē uz cilvēku tavu lūkšanu. Jo, kā es sapratu, cilvēku glābšana, tas ir ticības akts. Kad tu esi ar Dievu, tad svētais gars ar tevi sadarbojas. Un tu vari dot cilvēkam piedzimšanu augšanas. Ne tu, bet to var izdarīt tikai svētais gars. Bet viņš darbojas ar tevi kopā, ar tevi. Kad mēs lūdzam, mēs darām Dievu darbu, tad svētais gars sadarbojas ar mums. Un viņš paceļ šos cilvēkus.
Jo ir gadījumi, es vēl izstāstīšu ātri, un teikšu, ir gadījumi, kad cilvēki mirst, ziniet, ir gadījumi, kad cilvēki mirst, bet, kad viņi noskaita grēku nožēlas lūkšanu, tu ziniet, ir daži gadījumi tādi bijuši. Nē, tas daudz, bet noskaita. Tu domā, lūdz par to cilvēku, viņš nenāk pie Dievam, tad vismaz domā, lai viņa dvēseli tiek izglābta, tur tādā slimnīcā, ja, tur lūdz par viņu, lūdz, lai viņš vismaz to dvēseli, lai viņš noskaita to grēku nožēlas lūkšanu. Un tu iedomājies, tu lūdzu, noskaita grēku, un tas cilvēks noskaita grēku nožēlas lūkšanu un pieceļās no slimības. Un tiek dziedināts. Tā bija pašā mirklī. Un tu iedomāji, viņš jau mira, jau bija parakstīts viņam spriedums, viņš jau mira. Un tu domā, lai viņš tik galvenais, lai viņš izglābtu tavu dvēseli. Viņš izglāba dvēseli viņam, un viņš svētais gars pieskarās un dziedina viņu arī tur pat slimnīcā. Brauc mājās abas. Ir tādi daži gadījumi bijuši, vai cik forši, ne? Un cilvēks tiek dziedināts. Cilvēks tiek dziedināts. Un garīgā pasaule reāli. Mums šī garīgā pasaule jāatkaro lūkšanās. Par mūsu pilsētu arī, par Rīgu jālūdzas, par Latviju, par Eiropu. Bet jāsāk, es saku, ar vienu konkrētu cilvēku. Nevajag var jau, par to arī viss lūdz, protams, viss normāli. Bet jāsāk ar vienu konkrētu cilvēku. Un jāuzrakst, es domāju, šis vārds, un jāsāk par viņu lūgties. Un jāatkaro šis cilvēks Dievam. Davai sāksim, es tā davai no šodienas, katrs, kuru grib tā visvairāk izglābt. Nu, kas tev davai 3, cik mēs uzliksim laiku, 3 nedēļas. Dienu no dienas lūdzamies. Un neko viņam par Dievu nestāstam. Kad arī satiem neko par Dievu nesakam. Un pēc 3 nedēļām ejam pie to cilvēku un uzaicinām uz draudzi. Davai pamēģinām. Uz draudzi uzaicinām. Pēc 3 nedēļām ātrāk neko nesakām. Tik lūdzu. Un pēc 3. Vai darbosies vai nedarbosies? Vajadzētu darboties. Ko? Jo, ja mēs ticēsim, jo ziniet, tas ir svarīgi arī mūsu ticība. Ja mēs ticēsim, šis cilvēks piedzimst no augšas. Un ja mēs par viņu lūksim, mums arī ticība radīsies. Varbūt no sākuma nebūs tā ticība, bet pēc tam radīsies. Un mūsu lūkšanā mēs zinām, būs rezultāts. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Noderēja kaut kas? Jā, ļoti labi. Ja? Stiprināja un iedvesmoja uz lūkšanām.